Vai jūs zinājāt, ka mums Latvijā ir 36,000 cilvēku ar kustību traucējumiem? Praktiski liela daļa ar šādiem te kustību traucējumu ratiņiem. Mēs esam izbūvējuši brīnišķīgas parkingus, tāda pieejama infrastruktūra, kur cilvēki ar kustību traucējumiem var nolikt savu automašīnu, transportā kāds var atvest viņu. Tas ir gan pie tirniecības centriem, gan izklaides vietām, visās jaunajās shopping centros un arī pārtikas preču veikalos ir izbūvēts šīs daudzās, bet kā mēs redzam, tukšās parkinga vietas. Problēma ir, infrastruktūru esam uztaisījuši, bet viņu izmantot var tikai retais. Lielākā daļa no cilvēkiem kustību traucējumiem praktiski ir katru gadu jāiet pierādīt uz DEAC centru, tad speciāla komisija. Komisija izvērtē, vai jūsu kustību traucējumi atbilst kādai no invaliditātes grupām. Un tikai tad piešķir jums status. Tas aizņem vismaz 1,5 līdz 2 mēneši, ka jūs iegūstat šo statusu. Tikai tad ar tos iegūto statusu jūs varat doties uz CZD, kur jums pret šo statusu iedod šo te apliecību, ka jūs drīkstat noparkot savu transporta līdzekli šeit. Tas ceļš ir tik birokrātiski garš un grūts un arī apkaunojošs, ka cilvēkam, kam praktiski nav kājas, ja, un viņam katru gadu ir jāpierāda, ka kāja nav izaugusi. Manuprāt, tas ir vienkārši stulbs veids, kā mēs resursus tērējam, birokratizējam, kad patiesībā kur ir izbūvētas stāvvietas, kuras varētu izmantot šie cilvēki. Mēs viņu visur redzam viņas tukšas. Kāpēc ir tukšas? Tāpēc, kad cilvēki neiegūst šos statusu, kas būtu tam pienāktos. Un tādi kā es, kas ir īslaicīgi nonākuši pēc avārijas šādā situācijā, un nevienam nenovēlu nonākt šī situācijā, ka tev jāizmanto ir ratiņi, tādi kā es vispār nevar tikt pie šādas caurlaides vai iespējas noparkoties. Tas nav paredzēts mūsu sistēmā. Mans priekšlikums būtu tādi cilvēki kā es, kas ar kustību problēmām ir daudzi, un daudziem šo vajadzētu izmantot, jo nākošā dienā pēc slimnīcas jums ārsts saka doties, aiziet nopērciet ortozes preces, uz polikliniku jābrauc atrādīties, jāizņem šūs pie doktora, jābrauc pēc medikamentiem, jābrauc pie fizioterapeita vai vienkārši ikdienas lietas kārtot, kas saistās ar pārtiku vai jebkurš normāls cilvēks dara. Jums jebkur ir apgrūtinājums. Un lai jūs varētu noparkoties šādā parkingā, jūs to darat. Es to varu izdarīt tikai nelegāli, bet citur es nevaru parkoties, jo piebraukt ar ratiņiem vai paplašinātu telpu, to izdarīt parastajā parkingā stāvvietā nav iespējams. Un man nākas pārkāpt noteikumus katru reizi, gan arī lūgt manas līdzgaitnieks, kas man atved, pārkāpt šos noteikumus, kas ir pilnīgi klai nepareizi. Un tāds kā es nemaz šādu tiesības nevar iegūt. Mans priekšlikums ir ļoti vienkārši. Lūdzu, beidzam birokratizēt, esošo uzbūvēto infrastruktūru ļaujam izmantot cilvēkiem, kam tiešām to vajag, jo viņi mums stāv tukša. Un otrs tādiem kā man, ja mans ķirurgs ir mani ārstējis, viņš mani palaiž mājās no slimnīcas, dot viņiem iespēju un tiesības izdot šo parkošanās apliecību, balstoties uz manas slimības lapas laiku. Tad, cik ilgi man ir slimības lapa dot, tik ilgi šis parkings man strādā. Beidzās slimības lapa, beidzās parkings. Invaliditātes vai kustību traucējumu statusu man nav nepieciešams iegūt. Man vajag tikai šo stāvvietas atļauju.